Pīters un Džūlija dzīvoja kopā laimīgu dzīvi, taču Džūlijas raksturs sāka mainīties. Nesen viņa sāka izturēties pret Pīteru nervozi, ko Pīters saprata un pieņēma, domājot, ka tās varētu būt īslaicīgas emocionālas reakcijas, bet Džūlija turpināja būt nervoza un sāka izturēties pret Pīteru ar necieņu. Viņa tiešām sāka bojāt viņa attiecības bez jebkāda iemesla. Pīters runāja viņu maigi un atgādināja par skaistajām dienām, ko viņi bija pavadījuši kopā. Taču Džūlijas attieksme kļuva vēl asāka. Pīters sāka viņu izvairīties un izturējās vēsāk, cerot, ka viņa atgriezīsies pie saprāta. Bet Džūlijas izturēšanās tikai pasliktinājās. Viņa sāka vajāt Pīteru, kliedzot viņam seļā: "Es tevi ienīstu!" Viņa nedeva viņam iespēju izvairīties no viņas, un viņu dzīve kļuva apdraudēta. Pīters savaldījās, lai arī pats neizrādītu dusmas, jo viņš mīl Džūliju un nevēlas, lai viņu attiecības beigtos. Viņš tikai gribēja viņu pamodināt no šīs dumpības. Kamēr viņš centās saglabāt mieru un Džūlija uz viņu kliedza, Pīters ar rokām satvēra viņas apakšdevumus un sakratīja viņu, un viņš viņai teica: Tad Džūlija sāka raudāt un metās Pīteram apkampienos. Viņš viņu nomierināja un noslaucīja viņas asaru. Pēc tam Džūlija nomierinājās un viņu dzīve atgriezās pie laimīgās ikdienas. Pītera un Džūlijas romantiskā aina patiesībā ir likumīga aina ārkārtas situācijās islāmā, kā izņēmuma risinājums tam, kas var rasties dažās ģimenēs. Un šausminoša aina ar Abu Zabalu un Fatiju ir aina, kas patiesībā notiek rietumos ārpus Holivudas sienām un pie kā noveda aizliegtas mīlas attiecības. Bet kad islāms nav ieviecis valstus līmenī un nav ieviecis arī lielākajā daļā musulmaņu sabiedrības, un kad cilvēku un džinu vēlns strādā dienu un nakti, lai sagrozītu islāmu un padarītu mūsdienu pagānismu pievilcīgu, tad jēdzieni apgriežas kājām gaisā un priekšstati kļūst pilnīgi pretēji. Mēs šodien esam šeit, lai pamodinātu musulmaņus vīrus un sievas, nevis lai aizstāvētu novirzītas prakses musulmaņu vidū, ne arī lai salīdzinātu musulmaņu tikumus ar citu tautu tikumiem. Lai gan, ja mēs patiešām salīdzinātu visu, kas ir mūsos, starp citu viņi nemaz nebūtu labāki par mums. Tomēr arī tāpēc mēs šodien esam šeit, lai kopā uzstādītu pareizo islāma mēraukli un ieraudzītu mūsu reliģijas skaistumu, lai, kad risinām problēmas, mēs tās nerisinātu akli atdarinot rietumus vai austrumus, bet gan atgriežoties pie mūsu kunga vārdiem un mūsu pravieša, lai svētība un miers viņam sunas. Nāciet, brāļi un māsas, veidosim jaunu rāmu mūsu psiholoģijai. Atbrīvosimies no jebkādiem uzkrātiem un zemapziņā iesūkušiem priekšstatiem, kas gadu gaitā nākuši no mēdījiem, sliktas prakses mūsu sabiedrībā, no nereālām filmām un dziesmām, un kopā paskatīsimies, kas ir islāms un kas ir džahilija, neziņa, īpaši attiecībā uz jautājumu par sievietes sišanu. Islāma mēraukli ir saglabāta ajātos un hadītos. Par to mēs runāsim, nevis par musulmaņiem, kuri ir novirzījušies no šīs mērauklas. Islāmā ir teikts: un dzīvojiet ar viņām labestībā. Tavs kungs tev pavēl būt labs pret savu sievu un dzīvot ar viņu labestībā. Ko nozīmē dzīvot labestībā? Ej un pajautā mūsu mātei Aišai, lai Allāhs ir ar viņu apmierināts, kura par savu vīru, lai svētība un miers ir pār viņu, teica: viņa raksturs bija Korāns. Pajautā viņai par skaistajiem žestiem, kas piepildīja viņa dzīvi un par kuriem mēs 10 reižu runājām sērijā Naģa sūdzas Aišai. Baro savu sievu ar savu roku. Tas ir no sunnas. Mūsu pravietis, lai svētība un miers ir pār viņu, teica: tu neiztērēsi nevienu izdevumu, par kuru nesaņemsi atlīdzību, pat kumosu, ko pacel un ieliec savus sievas mutē. Tu dzer kopā ar savu sievu no tās pašas glāzes, tas ir līdzīgi tam, ko darīja tavs pravietis, lai svētība un miers ir pār viņu. Kad Aiša dzēra, būdama mēnešreizēs, pravietis paņēma to pašu kausu, pielika savus lūpas tieši tur, kur viņa bija dzērusi, un dzēra. Tā ir ģimenisko attiecības siltuma izpausme. Attiecības sausums nav no islāma. Tā garīgā tuksnešainība, ko piedzīvo daudz laulātie, nav no islāma. Tāpēc, kad salīdzini islāmu tā, kā tas ir Korānā un sunnā, nevis musulmaņus islāma vārdā.
Un viņām pienāks tādas pašas tiesības, kādas ir pret viņām saskaņā ar labestību. Tev no sava vīra pienāks tas pats, kas viņam no tevis. Viņam ir jāizskatās pievilcīgam tev, jāņem vērā tams jūtas, un viņš nedrīkst tev pievilt tieši tāpat, kā to sagaida no tevis. Tas ir laulāto attiecību pamats. Labi, ja sieviete uzvedās slikti, vai tad islams pazūd? Viņš atgādina vīram saglabāt sirsnību un būt pacietīgam. Un dzīvojiet ar viņām labestībā. Ja jums viņas nepatīk, iespējams, ka jūs neieredzat kaut ko, bet Allāhs tajā ir licis daudz laba. Sieviete turpināja un sāk graut savu māju. Ko tu vēlies, meitene? Es tevi nevēlos. Labi, tad šķiries no viņa, atdod viņam viņa līgavas naudu vai daļu no tās un šķirieties. Laulība nav cietums, no kura nav izējas. Viņa nevēlas šķirties. Neskatoties uz to, viņa joprojām uzstāja, lai padarītu dzīvi vīram grūtu. Šķiršanās nespēja. Apzināti šķiršanās, kurā ir detalizēti noteikumi, kā risinājums, nevis atriebība. Pat šķiršanās ir jānotiek ar cieņu, šķiršanās var būt tikai 2 reizes. Tad vai nu palieciet kopā ar cieņu, vai arī šķirieties ar labestību. Tas nozīmē, ka attieksmei pret sievieti jābūt vai nu ar cieņu, vai ar labestību. Ieprieciniet viņus un šķirieties skaistā veidā. Islāms ir skaists visā, pat strīda brīžos, pat ja viņa tev nodara pāri vai izturās slikti, šo attiecību jābeidz ar labestību un skaistumu. Ne tā kā diemžēl daudziem musulmaņiem izplatītās neveiksmes, kad šķiršanās laikā abi laulātie un viņu ģimenes sacenšas ļaunumā. Labi, vīram ir grūti pārtraukt šīs attiecības, viņš klausās mūsu kunga visvarenā vārdos. Un neaizmirstiet labestību savā starpā. Vīrs saglabā saldās atmiņas par savu sievu. Viņš raizējas par bērniem un to, ka viņi var izklīst. Un viņš raizējas arī par pašu sievu, ka viņa varētu nožēlot, ja pati ar savām rokām sagraus savu māju. Te nāk islāmiskie risinājumi. Taisnīgās sievas ir padevīgas un sargā vīra godu viņa prombūtnē, kā Allahs to ir pavēlējis. Tas ir pamats. Šo ir parasta laulības dzīve islāmā. Cienījama, likumīga sieviete sargā sevi un savu māju vīra prombūtnē, jā, bet vienmēr ir arī izņēmumu gadījumi. Un tās, no kurām jūs baidāties nepaklausība, ir nepaklausība, no kuras baidās sekām, dumpi, skaitējums un cieņas trūkums pret ģimenes būtību. Kāds ir risinājums? Tad pamāciet viņus, vai neredzējāt, kā Pīters aizrādīja Džūlijai. Tad vīrs pamāca savu sievu, atgādina viņai par Dieva tiesībām un par to, kādas sekas viņas dumpību var atstāt uz visiem, un izvairieties no viņām laulības gultā. Nav laulības attiecība, lai izvairītos no viņas kaprīzēm un mazinātu ļaunumu, un tāpēc, ka viņš ir spiests parādīt zinām vēsumu. Ja tas viss nepalīdz, ko tad darīt? Vai viņas sist atriebības vai dusmu dēļ? Nē, tas ir vienprātīgi aizliegts, jo pat sišanai ir savi noteikumi, ētika, labestība un skaistums, tāpat kā šķiršanās gadījumā. Vai tad nes dzirdējis savu pravieša, lai miers ir ar viņu vārdus? Dievs ir noteicis labestību visā, arī piespiedu sišanā. Vai tad neesi dzirdējis savu pravieša vārdus? Nekur, kur ir laipnība, tā visu izdaiļo, un ja tā tiek atņemta, viss tiek sabojāts. Pat piespiedu sišanai jābūt saudzīgai. Kā tad izskatās šī skaistā sišanas ētika? Labestīgs un saudzīts. Sākumā, ja paskatīsies uz pravieša dzīvi, atradīs 10 piemēru par laipnību attiecībās, bet neatradīs nevienu piemēru kā sist sievu, jo viņš, lai Dievs viņu svētīja un sveicina, kā teica viņa sieva Aiša, Dieva sūtnis nekad nav ar savu roku sitis ne sievu, ne kalpu, ne arī jebko citu. Nekādi izņemot gadījumus, kad viņš cīnījās Dieva ceļā. Taču viņš, lai Dievs viņu svētī un sveicina, noteica stingras robežas šai sišanai, kuras ir aizliegts pārkāpt. Protams, tie mīļie rietumu cālīši, īstie liberāļi un musulmaņi, kas pametuši savu ticību, tād gāblu zabalāt. Pirmais, ko viņi dara, kad rodas strīds, uzreiz sit pa seju pazemojošu pliens, kas atskan viņa ausī. Saskaņā ar šariātu ir stingri aizliegts sit pa seju. Mūsu pravietis, lai Dievs viņu svētī un sveicina, teica: nesitiet pa seju, neapvainojiet un neatstājiet sievu vienu, izņemot mājās. Seja ir cieņas vieta, un tu nevēlies viņu pazemot, bet gan noteikt robežu un izlabot viņas kļūdu. Un neapvainojiet nozīmē, ka ir aizliegts viņai teikt: lai Dievs tev padara neglītu, tas nozīmē, ka Dievs tev padarīs neglītu. Tas ir aizliegts. Kur tu esi, pravieti? Ja tu redzētu ne tikai šādu apvainojumu, bet arī lamāšanos un pazemojošus vārdus, tas, protams, ir vēl jau vairāk aizliegts. Kā tad ar tiem, kas lamā viņas ģimeni un pat viņas ģimenes ģimeni un tās smagās rupības, kas notiek, no kurām islāms ir pilnīgi brīvs?
Tātad sīšana, par kuru runāts ājā, nav tāda kā cilvēks, kurš zaudējis savaldību, bet gan līdzsvarota, gudra vīrieša sīšana, kurš kontrolē savas emocijas. Viņš ar šo sīšanu nosaka robežu kļūdai. Mūsu pravietis teica, nedrīkst pamest sievu ārpus mājas. Tas nozīmē, ka tev nav atļauts viņu sodīt, atstājot māju. Labi, viņi rada problēmas, bet jūs abi esat iesaistīti šajā situācijā. Pat ja ir citas iespējas, kas varētu atrisināt problēmu. Bet, ja izvēlēs pamest māju, tas radīs atsvešinātību tavai sievai un palielinās plaisas starp jums. Labi, vai sīšana ir atļauta, vai tā sāpētu, lai viņu pārmācītu? Nē, nekādā gadījumā. Mūsu pravietis, lai svētība un miers viņam teica, vienīgi, ja viņas izdara acimredzamu netiklību, tad pametiet viņas guļvietās un sitiet viņas ar nesāpīgu sitienu. Ja viņas jums paklausa, tad nemeklējiet pret viņam iemeslu. Tātad, pa seju sist ir aizliegts, lamāties un apvainot aizliegts, sāpīgi sist aizliegts, dusmu uzplūdā un nespējot sevi savaldīt aizliegts. Kas tad paliek pāri? Paliek, piemēram, tāds sitiens kā Pīters sit Džulijai. Labi, kāds ir šī sitiena nolūks? Tā kā tas nav domāts ne atriebībai, ne apmierinājumam, tad mērķis ir, lai viņi atgrieztos pie saprāta un pārtraukt savu spītību. Labi, ja šis mērķis ir sasniegts, vai vīram ir atļauts turpināt, pat ja tas būtu tikai viegls sitiens pa apakšdelmiem, kā Pītera sitiens? Nē, protams, jo mērķis jau ir sasniegts. Ja viņas jums paklausa, tad nemeklējiet pret viņām nekādu ceļu. Dievs ir augstākais, lielais. Tiklīdz mērķis ir sasniegts, tev ir aizliegts pacelt roku pret viņu. Un atceries, ka Dievs ir augsts un varens, viņš spēj tev atriepties par viņu gan šajā pasaulē, gan aizsaulē, un tad viss atgriežas atpakaļ. Pie labestības, žēlsirdības, labām attiecībām un jaukiem žestiem, ko viņš mums ir mācījis? Žēlsirdības vēstnesis Muhameds, lai miers ir ar viņu, šie ir vārdi, uz kuriem norāda Korāna un Sunnas pierādījumi. Labi, vai musulmaņu zinātnieki iepriekšējos gadsimtos saprata to tāpat? Es varētu tev sniegt atzītas zinātnieku viedokļus, taču tie neatspoguļo visu zinātnieku kopējo nostāju, jo gala rezultātā viņu viedokļi atšķīrās. Aizliegt sīšanu vai atļaut to vienās sociālajās vidēs, bet citās ne. Taču mūsu pieeja nav tāda, ka mēs izvēlamies tikai tos viedokļus, kas atbilst cilvēku iegribām, it kā mēs kaut ko no viņiem slēptu. Mēs šeit tev visu atklāti pastāstīsim. Šeit minēsim dažus zinātnieku viedokļus, kas mūsuprāt pārstāv lielāko daļu atzītu islāma tiesību skolas zinātnieku. Ibn Šas, viens no mālikītu tiesību zinātniekiem, savā darbā Akd al-Javāhir teica, ja viņš ir pārliecināts, ka sieva pārtrauks nepaklausību tikai tad, ja tiks pielietota biedējoša sišana, tad viņu vispār nedrīkst sodīt. Tas nozīmē, ja palīdz tikai biedējoša sišana. Vīram nav atļauts viņu sodīt. Ne ar biedējošu sišanu, ne ar maigāku sišanu, jo jautājums nav par sodīšanu vai dusmu izlaišanu, bet gan par audzināšanu tam, kurš kļūdās. Ja audzināšana nav iespējama, tad sišanai nav jēgas, tāpēc to nedrīkst darīt. Labi, kāds tad ir risinājums? Ir cits iespējas jānosūta šķīrē tiesnesi no viņa ģimenes un šķīrē tiesnesi no viņas ģimenes. Tā tas ir. Ir šķiršanās, ir laulības šķiršana pēc sievas lūguma, bet sišana nē, ja likumīgā sišana nedos nekādu labumu. Ibn Arfa no Malikītas skolas savā lielajā komentārā teica, ja ir pārliecība vai stiprs pieņēmums, ka atšķiršana no sievas nedos rezultātu, tad viņš var viņu sist. Ja viņš ir pārliecināts par labumu vai domā, ka tas būs nodrība, nevis ja viņš šaubās par to, tas nozīmē, ka sišana ir pieļaujama tikai tad, ja viņam ir pārliecība vai stiprs pieņēmums, ka tā būs noderīga, nevis ja viņš šaubās par tās liederību. Tās ir Malikītu uzskats, bet Hanbalītu skola. Bahūtī savā darbā Kašf al teica, labāk ir atturēties no sišanas, lai saglabātu mīlestību. Tas nozīmē, ka pat ja sieva ir pelnījusi sišanu, labāk ir no tās atturēties. No Šafītu skolas Ibn Hadžars al-Haitamī savā darbā Tuhfat al-Muhtādž teica, ja ir zināms, ka tas nedos rezultātu, tad tas ir aizliegts. Visi šie vārdi, mani brāļi, attiecas uz apzinātu audzinošu sišanu, kurai ir viens mērķis – kļūdas labošana un šīs ģimenes un laulāto attiecību saglabāšana. Ko darīt, ja sieva pārkāti? Ne tikai pret vīriem, bet arī pret Allāhu visaugsto. Ibn Hānī jautāja imāmam Ahmadam Ibn Hanbalam par vīru, kura sieva nelūdz. Vai viņš drīkst viņu sist? Imāms Ahmads atbildēja, jā, viņš drīkst viņu sist saudzīgi, nesmagi, varbūt viņa mainīsies. Viņa atgriežas pie tā, lai gan vīrs vēlas viņu piespiest piesērot Allāha tiesības, pat svarīgāku islāma pīlāru lūgšanu. Šeit tu teiksi, bet kurš tev to teica, mans draugs? Patiesībā visi pavisam citādi, daudz vīri sit kā abu zēbels, tāpēc es tev 1000 reizi saku, realitāte ir citāda. Diemžēl daudzi musulmaņi ir tālu no savas ticības, nevis tāpēc, ka šariats viņiem būtu pavēlējis šādu sišanu.
Tu teiksi, bet šariāta atļaujas sist noteikti novedīs pie šīs likuma ļaunprātīgas izmantošanas no vīru puses. Tad es tev saku, sieviešu sišana ir bijis izplatīta gan pagātnē, gan tagadnē, gan senajās, gan mūsdienu nezināšanās, gan rietumos, gan austrumos, gan visattīstītākajās, gan vismazāk attīstītajās sabiedrībās, un tas notiek biedējoši bieži un briesmīgās formās. Bet islāms nāca un aizlieda šo sišanu pēc būtības, ierobežojot to tikai ārkārtas gadījumos, un pat tad mainīja šī akta motīvus no atriebības, ļaunuma, agresijas un pazemošanas uz audzināšanu un attiecību saglabāšanu. Islāms noteica, ka sišana ir atļauta tikai dumpīgai, vainīgai sievai, un pat šajā gadījumā noteica tam īpašus noteikumus, lai padarītu to par maiguma un labestības aktu, kā Pīters sit Džūliju. Bet kāpēc vispār viņš viņu sit? Viņš vienkārši šķirs no viņas un viss. Tas, mans mīļais, notiek tad, kad tiek noniecināta ģimenes būtība. Tāpat kā to dara mūsdienu nezināšana, kas cenšas sagraut mājas, iznīcināt ģimenes un audzināt bērnus tā, kā to vēlas starptautiskā sistēma, un pēc tam apmierināt iekāras ar laulības pārkāpšanu un izvirtību. Tu domā, ka gribi teikt, nu labi, lai sieva pats cieš, pat ja viņas vīrs pārkāp visas šīs normas, sit viņai pa seju, lamā viņu, sāpina viņu un aizvaino viņas ģimeni, vai tad sievietes tiesības vienkārši pazūd, un mēs viņai sakām, tev būs atlīdzība pēcnāvē un paradīzē. Mēs tev sakām, draugs, ne, viņas tiesības nepazudīs ne šajā pasaulē, ne arī pēcnāvē islāmiskajā sistēmā. Islāms patiesībā piedāvā risinājumus šādām situācijām. Islāms šo jautājumu nav atstājis tikai vīra dievbijības ziņā. Ja daži vīri ļaunprātīgi izmanto šo sitienu atļauju, viņi tiek sodīti arī ar šariāta varu. Tātad nepareiz piemērošana neapstrīd pašu šariāta lēmumu par sitienu atļaušanu. Ja ārsts ir nolaidīgs un kaitē saviem pacientiem, mēs nesakām, ka visa medicīna ir nepareiza. Šis ārsts tiek sodīts par savu nolaidību, bet medicīna kā tāda paliek spēkā. Ibn Hazms savā darbā Al-Muhalla teica, tātad ir skaidrs, ka ja vīrs pārkāp robežas un sit sievu bez pamata, viņam tiek piemērots līdzvērtīgs sods, vīram tiek darīts tas pats, ko viņš izdarījis sievai. Ahmads ad-Dardīrs, Malikītas skolas pārstāvis savā darbā Al-Šarh Al-Kabīr raksta, nav atļauts smagas sitienas, pat ja ir zināms, ka sieva pārtrauks nepaklausību tikai tādā veidā. Ja tas notiek, viņai ir tiesības pieprasīt šķiršanos un piemērot līdzvērtīgu sodu. Par ko ir runa? Runa ir par sievieti, kur ir nepaklausīga, dumpīga un slikti izturās. Pat tad vīram nav atļaut viņu smagi sist, aizbildinoties ar audzināšanu. Ja viņš to dara, sieva var vērtīs islāmas tiesā musulmaņu valstī, kur vīrs tiek sauc pie atbildības un sodīts tāpat, kā viņš sodīja sievu, un ja sieva vēlas, viņa var šķirties no viņa. Labi, viņš viņu sita, bet ne smagi. Bet tas bija nepamatot, nebija vispār nekādas vajadzības viņu sist, ko darīt šādā gadījumā. Desunki no Malikītas skolas teica, ja tiek pierādīts, ka viņš viņai pāri darīs, tad tiesnesis viņu brīdina un pēc tam soda, ja sieva nevēlas šķirties no viņa. Viņa vienkārši vēlējās, lai viņa sabāra un lai viņa paliek kopā ar viņu. Tas ir, sieva dodas pie tiesneša un saka, mans vīrs man sita nepamatoti. Tiesnesis izmeklē un atrod, ka viņas teiktais ir patiesi, šis jaunais vīrs nav līdzsvarots un nemāk pareizi pildīt savus vadītāju lomas pienākumus, bet gan pārkāp robežas. Viņš saka, es esmu tavs vīrs un man ir tiesības uz tevi, bet viņš nesaprot ne savas, ne viņas tiesības. Viņš arī nesaprot savu reliģiju. Tiesnesis jautā sievai, labi, meitiņ, vai tu vēlies šķirties no viņa? Nē, es gribu palikt ar viņu, bet es gribu, lai viņš tiktu sodīts, jo viņš man netaisnīgi apvainoja. Tad tiesnesis viņu sabar un šādā gadījumā pat ieper, sakot, ej, puisīti, saprot savu reliģiju, pirms sāc sist un zini, ka tas, kurš sit savu sievu un izmanto savu spēku pret viņu šādā veidā, nav īsts vīrietis. Labi, bet ja vīrs sit savu sievu un katrs no viņiem apgalvo kaut ko citu, Desunki teica, ja viņš viņu sit un viņa apgalvo, ka tas bija uzbrukums, bet viņš apgalvo, ka tas bija audzināšanas nolūkos, tad viņai tic, un tad tiesnesis viņu par šo uzbrukumu sodīs. Tas nozīmē, ka ir pierādīts, ka vīrs viņu sita. Viņš saka, es viņu situ, lai pārmācītu par pārkāpumu, bet viņa saka, nē, viņš uzbruka. Tic viņai, un iespējams, ka viņš saņem sodu, kas viņam pienākas. Šajā jautājumā ir domstarpības. Piemēram, Abdul Salams Sahnuns Al-Malikijs teica, ka šādā gadījumā jāiztaujā abu laulāto kaimiņu, un ja tiek pierādīts, ka viņš atkārtoti dara pāri, vīrs tiek sodīts un ieslodzīts. Badr ad-Din al-Hafī norādīja, ka, ja sieviete sūdzas, ka vīrs viņu sit, tad viņai ir tiesības, lai vīrs viņu izmitina. Blakus krietniem cilvēkiem, lai viņi varētu liecināt viņas labā un atturēt viņu. Tiesnesis var noteikt, ka, ja vīrs uzbruk sievai, jāveic īpaši pasākumi, piemēram, jāmaina dzīves vieta, lai aizsargātu sievietes tiesības. Līdzīgi izsakās arī Muhameds ibn Džamals al-Haršī al-Malikī.
Ja vīrs ir sievu sāpīgi piekāvis, tad viņai ir tiesības pašai šķirties no viņa ar vienu šķiršanās aktu, jo pravietis, lai miers ar viņu, ir teicis, nedrīkst nodarīt pāri, nedrīkst atdarīt ar ļaunu. Un pēc visa tā tev uzradīsies vesela baru papagaļu, kas atkārtos, islāma tiesību vēsturē fik vienmēr ir bijis vīriešu labā un jāatjauno islāma tiesības. Ak, Dieva dēļ, saņemies! Jautā jebkurai no šīm, vai viņa zina kaut ko par šiem zinātnieku viedokļiem, kurus mēs pieminējām. Lai tu redzētu, cik kaitīgi ir šī papagaļu atkārtošana nezināšanā. Bet vai nav tā, ka laulības attiecībām pēc būtības jābūt noslēgtām no svešām acīm? Un vai nav tā, ka laulātājiem nevajadzētu prasīt iejaukšanos no islāma valsts puses? Jā, tā tam arī jābūt, un pēc būtības sišana ir reta, un vīri ir gudri lauvas, kas aizstāv ticību, bet pret savām sievām ir žēlsirdīgi. Un pēc būtības arī, ja tiek izsūtīts viens šķīrēja tiesnesis no viņa ģimenes un viens no viņas ģimenes, problēma tiks atrisināta, ja tā sāsināsies, jo ģimenēs vienmēr ir saprātīgi cilvēki. Taču islāma visaptverošā sistēma risina visas situācijas, neļaujot vienam otru apbižot un neatstājot sievu vīru žēlastībai, ja viņš pret viņu neizturas dievbijīgi. Dievs pavēl taisnīgumu, labestību un palīdzību tuviniekiem un aizliedz netiklību, ļaunumu un netaisnību, bet netaisnība ir apbižošana. Un tava kunga vārds ir piepildījies patiesībā un taisnīgumā. Bet, mans brāli, mēs nedzīvojam islāma valstīs, kur tiek īstenots Dieva likums, un ja vīrietis sit sievieti, viņas tiesības var tikt zaudētas. Tas ir taisnība. 100%, bet mums ir ļoti labi jāsaprot, ka šajā gadījumā nav islāms tas, kas viņu ir apvainojis, bet gan mūsu sabiedrības pagānisms un daži vīri, kas neievēro Dieva likumu, tā skaistumu un pilnību, kā arī pagānisms, kas Dieva likumu atstāja malā. Tev ir labi jāsaprot, ka nav islāms tas, kas tevi sit, dusmīgs, sāpīgs, atriebīgs sitiens ar lamām. Tas nāk no pagānisma, no kura islāms nāca tevi izglābt, un no kura tu un citas sievietes pasaulē atkal ciešat, kad islāms ir pazudis. Tev ir jāsaprot, ka tu lasi āju un sitiet viņus, un saki sev, vai tas nozīmē, ka mans vīrs mani sitīs? Mans vīrs, kurš skatās uz aizliegto un brīvi uzvedis ar savām kolēģiem darbā, bet cilvēkiem rāda laipnību un pieklājību, kamēr mājās ir vardarbīgs un ātri sadusmojās. Mans vīrs, kurš, kad kāds no mūsu bērniem naktī saslims, saka man, es esmu noguris, ej to ar mašīnu, un viņam nav bail par mani naktī, vai šis vīrs mani sitīs? Nē, dārgā, šis vīrs nav tas, par kur ir runa. Šis nav tas vīrs, kurš nav sapratis, ka sievietēm pienākas tādas pašas tiesības, kādas ir vīriešiem saskaņā ar labo praksi. Šis nav tas vīrs, kurš domā, ka vīrišķība pat par sevi ir priekšrocība, pat ja viņš neuzņems atbildību un pienākumus, kas saistīti ar ģimenes vadību. Kad tu lasi šo pamontu, ievieto to pareizajā kontekstā un ar atbilstošu izpratni. Lai Dievs tevi svētī labi, ko sieviete mūsdienās dara, ja pret viņu izturs netaisnīgi? Vai viņa vēršas tiesā? Vai viņa lūdz iejaukties mūsdienu valstīm? Es saku, musulmaņi nedzīvo valstīs, kas rūpējas par dieva tiesībām, saglabā cilvēku cieņu un respektē ģimenes institūciju, tāpēc tas, kurš lūdz šādu valstu iejaukšanos, ir kā cilvēks, kurš bēg no uguns uzvēl lielāku liesmu. Tāpēc mans vēstījums ir tev, sieva, tev, vīrs un jūsu ģimenēm. Risināsim savas problēmas paši. Kā jau minēju sērijā par sievieti un sievietes statusu, es šeit neesmu, lai detalizēti izskaidrotu katru gadījumu no fiqh viedokļa, bet gan, lai mēs apzinātos savu ticības diženumu, lai mēs meklētu dziedinājumu tikai tajā un censtos pilnībā ieviest to savā dzīvā, jo tieši tas spēj taisnīgi, ar labestību un līdzsvaru atrisināt problēmas. Tagad kāds noteikti teiks, brāli, tikai teorija pēc teorijas, vai šis viss tiešām darbojas reālajā dzīvē? Jā, nāc paskatīsimies, kā tas izskatās praksē. Kad islāms patiešām tika ieviests, mēs to redzējām gan Korānā, gan Sunnā, gan arī fiqh zinātnieku teiktajā. Tagad paskatīsimies uz vēsturi. Vai tad, kad pastāvēja pilnīga islāma sistēma, bija izplatīta vardarbības ļaunprātīga izmantošana? Vai šie panti mums ir radījuši sievieti, kas ir sistā, traumēta un ar vāju personību? Kas tad ir šī traumētā sieviete? Vai tā ir mūsu tautas skolotāja, mūsu māte Aiša, lai Allahs ir ar viņu apmierināts? Vai tā ir Safija Šaibāni, Ahmeda ibn Hambala māte? Vai tā ir Hadīža Hatūna, Mehmeda 2 iekarotāja māte? Vai tās ir karavīru mātes, kuras samina ar kājām Kīsras un Cēzara kronus un izveda tautas no cilvēku pielūgšanas uz radītāju pielūgšanu? Tās mātes, par kurām patiesi var teikt, aiz katra diža vīra stāv sieviete, un kurām bija arī citi dažādi sasniegumi. Par to mēs runāsim vēlāk, ja Dievs dos. Vēstures grāmatas ir pierakstījušas šos laikus ar visām detaļām, vai esi kādreiz dzirdējis par sieviešu sišanas parādību tajos laikos?
Labi, ja šāda ir sišanas situācija Korānā, sunnā, jurisprudence un vēsturē, tad no kurienes šī doma ienāk mūsu prātos? No kurienes rodas Abu Zalbalu un Fatijas tēls? Tas ienāk mūsu prātos no gadu gaitā notikušās smadzeņu skalošanas ar filmām, kurās rāda onkuli Haku, kurš sit savu sievu un saka viņai, tava vieta ir paklausības mājā. Dievs teica, pravietis teica, un tad pēkšņi tie paši taisnības dēli atrodam izklaides vietā ar dejotāju. Šis viss ienāk mūsu prātos no pašiem musulmaņiem izkropļotām praksēm. Un patiesi ir teikts, ienaidnieki nespēja nodarīt tik daudz ļauna nezinītim, cik viņš pats sev. Tas viss ienāk mūsu prātos no video fragmentiem, kuru cilvēks ienaidnieki dienu un nakti izmanto, lai nomelnot islāmu. Vai jūs zināt, no kurienes nāk attēls ar Abu Zabalu, kurš sit Fathiju? No video, kas plaši izplatīts YouTube un kur atbalsta Eiropas institūcijas. Un šīs fragments. Tas iedrošina musulmaņu meiteni, kura jūt seksuālu pievilcību pret citām meitenēm, sacelties pret savu musulmaņu ģimeni. Un tikšanās ar amatpersonām, kuras viņu pasargās no ļaunā tēva un ļaus viņai droši dzīvot kopā ar savu dīvaino lesbietu mīļoto, tāpat kā viņa pati. Sabiedrības, kurās ir psiholoģiski traumētas sievietes, kuras cieš no kompleksiem, vīriešu pazemojuma, varas, izvarošanas un seksuālas uzmākšanās dēļ viņu sabiedrībā, un tas viņus ir ietekmējis. Sieviešu kompleksi, un viņas ir pievērsušās dīvainībām, lai boikotētu vīriešu dzimumu, un tagad viņas grib nodot savus kompleksus arī tev, musulmanietē, un atturēt tev no tavu ticības ceļa. Dažām sievietēm viss šis stāsts nepatīk, viņas saka, pat ja esmu nepaklausīga, pat ja esmu dumpinieca, pat ja mans vīrs ir saprātīgs un gudrs, kā jūs sakat, pat ja viss notiek ar cieņu, laipnību un labestību, pat ja musulmaņu valsts sodītu netaisnīgu vīru, pat ja sieviete islāma vēsturē bija cienījama un lepnuma avots, es tomēr iebilstu. Pret ko tad es iebilstu? Vīram nav nekāda tiesības sist savu sievu, un tas ir netaisnīgi pret sievieti. Mēs viņai sakām, jā, šī āja tevi aizskar, jo tu sevi nostādi tajā pozīcijā, par kuru tiek runāts, no kurām baidās nepriklausības, it kā tu teiktu, nē, es gribu dumpoties un izpostīt savu nāju, lai neviens man neko nevarētu pārmest, gluži kā tas, kurš saka, es gribu zakt, un dzert alkoholu un tad sūdzēties par šariātu, kas man par to soda. Tas, kuram ir vaina, vienmēr to jūt, vai neredz, ka tu joprojām esi ietekmēta. No stereotipiem un psiholoģiskiem kompleksiem? Vai arī tev ir kāda dievišķības sajūta? Tā ideja par dievišķo sievieti, par kuru runājām iepriekšējā raidījumā, nē, sievieti nedrīkst sist, sodīt vai aizskart, lai cik slikti viņa arī nerīkotos. It kā viņa būtu dieviete, kur neviens nejautā par viņas rīcību. Tā pati dievišķā sieviete bija sajūsmā, acis mirdzēja, skatoties uz Pītera un Džūlijas ainu, un varbūt pat vēlējās būt Džūlijas vietā, lai skaistais Pīters viņus atricinātu un angliski teiktu, that's enough, Džūlija, stop please. Un varbūt viņai pat nebūtu iebildumi, ja Pīters viņai uzšautu pa vaigu, kā saka, mīļotā sitiens ir kā rozīne, un man tas ir kā medus sirdī. Tie paši puiši un veitenes, kur apbēdinājās, kad pārtrauc romantiskos mirkļus Pītera un Džūlijas ainā, īsti neuztraucās, vai Pītera un Džūlijas attiecības ir atļauts vai aizliegts, pat gluži pretēji, jo laulības jēdziens daudziem mūsu jauniešiem un jaunietēm ir izkropļots. Tāpēc viņi iespējams vairāk līdzjūtīgi izturēsies pret mīļāko ainu nekā pret precētu pāri. Ņemiet vērā, puiši, ņemiet vērā, meitenes. Aizliegtas attiecības ir neglītas, pretīgas, sliktas, tās padara pievilcīgas tikai ārējas lietas. Velna vilinājums, aktieru un aktrises pievilcība, grims un mūzika. Bet pats grēks ir briesmīgs, ļoti pretīgs. Pat ja neesat īpaši izskatīgi, jūs varat padarīt savu dzīvi skaistu un maigu, pilnu ar labestību un atļauto romantiku, ja sekosiet savu pravieša, lai miers ir ar viņu, vadībai. Īstais Pīters un īstā Džūlija, puiši, viņu stāsts nebeidzas ar kaislīgu apskāvienu, kā tas ir filmās. Patiesās beigas ir tās, par kurām mēs jums stāstījām epizodē par rietumu sievietes atbrīvošanu, balstoties uz oficiālajiem rietumu statistikas datiem. Kad Džūlija kļūst neglītāka, vai kad viņa paliek stāvoklī no Pītera grēkā, jo apzināti nelietoja kontracepcijas tabletes. Un viņa vēlējās bērnu, kamēr viņš gribēja tikai seksuālu baudu, un viņš nevēlas nekādu atbildību. Vai arī tad, kad Pīters atklāja, ka viņu krāp ir citu puisi, vai kad īstais Pīters ir piedzēries, aprēbis vai aizrāvies ar narkotikām, tas viņu nesatricinās ne ar rūgtumu, ne ar saprātu. Bet viņam iesitīs ar dūru vai iespērs ar kāju, tāds ir tas romantiskais sitiens, ko Holivuda no tevis slēpj.
Ja mēs jau minējām oficiālo statistiku, ka viena no 4 sievietēm cieš no smagas vardarbības no tuvākā partnera, tad kā ar tām sievietēm, kuras tiek iepjaukāts atkal un atkal, lamātas un pazemotas, bet lieta nenonāk līdz smagai vardarbībai, lai to iekļautu statistikā par 1 no 4, cik liels tad būs to sieviešu īpatsvars, kuras tiek pazemotas? Tātad lielākā daļa sieviešu rietumos piedzīvo kādu no pazemošanas vai pašcieņas zaudēšanas veidiem. Nāc, tagad parādīsim tev dažus piemērus no tā, kas notiek ārpus Holivudas sienām. Nāc, parādīsim. Otrā - nepublicētā daļa no mīlas stāstiem. Nāc, parādīsim tev piemērus no tā, ko saskaņā ar oficiālo statistiku piedzīvo miljoniem sieviešu. Šī ir Ebija, kuras draugs sasita televizoru ekrānu pret viņas pakausi un vairāk kārt sita viņai pa seju. Un šī ir Džita, kuras draugs viņu iesita, pēc tam vilka pa ielu un turpināja sist, būdams alkohola reibumā un kokaīna ietekmēs. Un šī ir Melisa no Dienvidu Floridas Universitātes Amerikā, kura kādu dienu bija kopā ar savu draugu. Viņš izdzēra daudz alkohola un viskija, tad sāka viņu sist, nogāza viņu zemē un iespēra ar kāju. Pēc tam vilka viņu aiz matiem pa visu istabu un sita ar pudeli pa seju, līdz atvēra viņai brūci. Un šī ir Megana no Ohio, Amerikā, kura kopā ar savu draugu dzēra alkoholu jaungada svinībās pirms visa šī notikuma.